Latvijā ziema kļūst tik nepatīk, ka drīz nāksies to importēt, piemēram, no Igaunijas. Taču ziemeļu kaimiņiem pašiem patīk baltais gadalaiks, tāpēc nākas meklēt kompromisu un rīkot ziemas rallijus pie. Tāpēc arī 2004. gada Latvijas čempionāts rallijā sezonas atklāšanas Igaunijā. Taču šoreiz tas bija nevis labi pazīstamais Eesti tālu Tartu, bet pavisam citāds un daudz interesantāks Dienvidu Igaunijas rallijs. Tas notika Veru pilsētiņas un slavenā Munameģa apkaimē. Vienā jautājumā rallija skatītāji bija vienoti. Tāda ziemas sen nebija redzēta. Mežainā un līkumotiem ceļiem piesēta augstiena pārsteidz ar dziļām kupenām, skaidru laiku un skatiem kā no Ziemassvētku kartītēm. Arī dalībnieku skaits nebija mazais. Rallija mājaslapā varēja atrast veselas 80 ekipāžas, no kurām startēja 60. Rallija īpašajā statusā. Dienvidigaunijas ziemas rallijas bija ne tikai Igaunijas un Latvijas čempionāta posms, bet arī daļa no jaunā Baltijas jūras čempionāta. Bet tas automātiski nozīmē Krievijas sportistu piedalīšanos. Uz Veru bija atbraukuši arī lietuviešu un somu rallisti, un kopumā dalībnieku saraksts izskatījās iespaidīgi, gan uzvārdu, gan tehnikas ziņā. Spēcīgajās A un N grupās vien varēja saskaitīt vairāk nekā 30 ekipāžas, un gluži jauna Mitsubishi Evo 7 un Impreza STI skaits pārsniedz 10. Kā īpašs bonus, ko var saņemt Igauņu rallijos, bija smago automobīļu klase, kurā cīniņš notiek ar neticami saķīlētiem GAZ 51. Kā parasti, tika arī bez organizatoriskiem pārskatiem. Trasi bija atļauts izbraukt tikai 2 reizes. Pieredzējušākie sportisti uzreiz atzina, ka ar vienu pierakstīšanu un vienu pārbaudas braucienu tik sarežģītā rallijā ir krietni par maz. Sevišķi tiem, kam ziemas rallija rūdījums ir pavisam neliels. Tā ir ļoti interesanti un zināmā mērā bīstam, tāpēc, ka sniegs ir plāna kārtiņa un vietām praktiski nevar redzēt ceļš, kur iet. Un kā tu bišķiņ iebrauc nedaudz kaut kādā grāvītī iekšpusē, tā ir diezgan dziļi. Tu izrādās, es viņā iebraucis iekšā. Tā kā jābrauc vispār ļoti uzmanīgi. Un arī treniņos varēja braukt tikai 2 reizes. Praktiski vienmēr ir bijis 3 reizes, bet šoreiz laikam it kā, lai taupītu to ceļu segumu, braucām vienreiz pierakstu un otrais tikai pārbaudīt. Ir mazliet vēl interesantāk, es domāju, ka vēl sarežģītāk. Viņi jau paši saka, šis viņam sarežģītākais gals, kas arī Не, ну, в действительности сложная гонка. То есть я ездил в Эстонию, но это, мне кажется, одна из сложных. То есть мы делали здесь тренировку, но не на таких, конечно, трассах. То есть, я думаю, будет очень интересно. Я думаю, что Стас Грязин тут будет, наверное, лидировать. Но, во всяком случае, так, по раскладу. Ну, не знаю, там посмотрим. Būs grūti, būs ļoti grūti. Daudz kā jauna trasa, tāda neredzēt, tāda es neesmu braucis, tur mans jauns mašīnai dažas izmaiņas. Pārāk daudz kaut kā jauna. Pretēji gaidītajam tēmā noteica nevis Mitsubishi, bet gan Toyota. Precīzāk viena, bet ļoti slavena Toyota Celica. Tā pazīstam arī kā Ome. Mārtiņš Balodis pēc izlaistas pussezonas 2003. gadā atkal atgriezies čempionātā, un kas par to, ka Celica startē nacionālajā klasē. Nu, pasaka, no kurš no mums ir jauns? Vec jonkas jau, veterāni. Mēs nacionālā klasē lēni pa ceļa vidu. Kaut kur no beigām. Nu, numurs ar mums viss kā vajag. 35. kaut kur arī brauksim. Ok, tad mēs rīt skatāmies finišā 35. vietā, kurš tad... Nu, jā? Kā patīk vispār šīs te trases, ko es esmu jau pierakstījis? Nu, mums vispār tas ir interesants piedzīvojums, bet, nu, godīgi sakot, vienu reizi pa maz citādi. Super. Kā tev Stūrman izdosies saprasties, viņš nekad nav īpaši lasījis neko. Tikai klausījies. Nezinu, kā viņam izdosies man saprasties. Iedomājies, kā varētu būt, ja, teiksim, tu māki lidot no Kukuružņika un tagad tu esi kosmosa kuģi iekāps. Nu, padomā loģiski. Pirmā rallija diena sastāvēja tikai no 3 ātrumposmiem. Pats pirmais tika atcelts. Balodis, kuram asistēja aktīvās pilota gaitas pametušais Gatis Panavs, ātrākais nevienā no 3 ātrumposmiem, taču kopsumā tas palīdzēja viņam beigt dienu ar niecīgu 3,3 sekundžu handikapu par Maitu Merilonēnu ar kura kļuva par N grupas līderiem. Pirmās paslidināšanās 1. vietā A grupā un 3. kopvērtējumā nonāca Gunāra Tāma rokās. Tikai 1 sekundes desmitaļa šķīra Tāmu un labāko latviešu ekipāžu N3 grupā Armandu Maspānu un Normundu Aizkalnu. Apgāzāmies gan arī. Kur tad? Kaut kāds četrnieks bija. Dabūja pa lauku bišķiņ pabraukt. Lai neapgāstos, bija jābraukt pa lauku. Nebija pārāk dziļš sniegs. Nu, nē jau kaut kas. Diezgan dziļš bija, bet sniegs. Viņš zaudējām, bet, nu.
Jā. Bet kā vispār trasa? Nu, normāli, viņš slīd, bet... Jā. Mēs gan daudz zaudē. Nu, nekā. Viņa komandas biedrs ar starta numuru 1, Latvijas čempions autorālijā Ivars Vasaraudzis, kurš startēja kopā ar Andru Šimkus, papilnam izbaudīja, ko nozīmē būt pirmajam, īpaši piesnigušā un slidenā trasē. Pirmā ātrumposma 3. līkumā Ivara Mitsubishi aizšāvās pa taisno un noslāpa. Tika zaudēta sekundes, kuras rallija finišā izrādīsies pat izšķirošas. Ziemā tumsā forši mācāt braukt. Tā būtu vēl foršāk. Nevar piešauties pie trases? Nu, arī to varētu teikt tā, jā. Pie visu kaut kā nevar piešauties. Pie trases kā tāds, jā. Vai nav arī tas, ka varēja tikai 2 reizes pārbaudīt trases pierakstīt? Nu, protams, tas ļoti ietekmē visu to pasākumu. Ļoti. Es neesmu tā tik liels profesionāls, es ceļu šitādiem ceļiem. Uz Igauniju vērts aizbraukt ne tikai ziemas dēļ. Te varēja kļūt par jauniegādātu un nesen pabeigtu rallija mašīnu pirmo soļu liecību. E-Revolution komandas pārstāvi un Latvijas čempionu M grupā Ai Vieglas jaunajam Mitsubishi šis bija pirmais rallijs. Kaut arī pirms sacīkstiem daudz laika tika veltīts regulēšanai, Aiva Segla vairāk brauc testu režīmā. Nu, mašīna ir laba, tikai pašiem jāmāk tā mašīna izmantot normāli. Kā ir trase? Vai trasi ir baigi fēnā, trasi ir patiešām fēna. Latvijā tāds ceļš, lai varētu iemācīties braukt normāli. Grūtāk un lēnāk rallijs padevās Gatim Vecvagaram, kurš startē ar tehniski spēcīgu Mitsubishi Evo 6 automobīli. Priekšpiedziņas meistars startējas ar visu riteņu piedziņu arī agrāk, taču ne ar tik jaudīgu un ātru izstrādājumu. Pēdējo reizi vispār es braucis ar pilnpiedziņas auto tādām sacensībām. Laikam 2 gadus apakaļ. Bet tas bija netika jaudīgs spēcīgs. Es domāju, ka tajā laikā tādas mašīnas nemaz nebija Latvijā. Bet kāds ir sajūtas tagad iesēžoties tādā auto pēc Renault? Es teicu, tas ir atturīgs. Nu kāds, normāls, jābrauc tikai. Bet mēs šo auto varēsim redzēt ne tikai šajā, bet arī citos rallijos šogad. Protams. Tomēr pogas visiem izgrieza rallija ekspertu duets, kurš tomēr nekad nav braucis kopā – Ivars Caune un Latvijas Automobīļu federācijas priekšsēdētājs Dainārs Dambergs. Honda Racing Latvija braucējs pēc 3 ātrumposmiem ieņēma 15. vietu. Nozīmē, ka Honda Civic bija nospējusi krietni pusi pilnpiedziņas automobīļu. Ar vienas asas piedziņu par Cauni ātrāks bija tikai viens dalībnieks – rallija antikvariāta Faķīrs un publikas mīlulis Kimo Jālava ar Toyota Starlet. These are good now because this is very hard road and we can drive fast now. But first special state was there was very much snow and it's not good for our car. But now it was good and before this it was very nice to drive. You feel good? Yeah, good feeling. Okay, see you tomorrow. Thank you. Attiecīgi E7 grupā, kas paredz mašīnas ar motoru tilpumu līdz 1000 centimetriem, vietu skaitīšana sākās ar 2. No Latvijas labākais pēc pirmās dienas rezultātiem izrādījās Ivars Norberts ar savu klasiskās piedziņas Toyotu. Arvien biežāk rallijos varam redzēt starptautiskas ekipāžas ar nopazīstamiem sportistiem. Jāņa Vorobjovs turmans Guntis Ervalds šoreiz bija sēdies blakus Aleksandram Gorelovam, kurš tagad arī pārstāv bagātos Sairus rallija tīmu no Krievijas. Извините, я не понял. Nu ko, mājās nesēžās. Jāpalīdz Jānis viņu šo te vīru trenē, ne pirmo reizi. Un sanāca tā, ka viņš palika bez stūrmaņa un man kā reiz bija kombinizons aizķēries skapī. Tas nozīmē, ka Jānis līdz savu kombinizonu skapī dziļāk vai kā? Virspusē. Virspusē? Protams. Tad drīz redzēs. Siltākā laikā, baigi augsts. Kaut arī Gatis Panavs un Ainārs Kalniņš vairs nestartē kopā un Renault Clio sporta mašīnas rallijā tik drīz vairs neieraudzīsim, abi atraduši citas iespējas piedalīties. Panavs startē kopā ar Balodu, bet Kalniņš sēdies Arvi Vecvagara Opel Astra stūrmaņa krēslā. Mēģinām salasīties. Kā tev? Nu bija kļūdas, jūtam. Un tāds, uguns kristības diezgan smagas uzreiz vēl ēli pirmo reizi kopā un šitajos amerikāņu kalniņos tā bija kā bija. Bet, braucam un ir skaidrs, ka nevienam nekas nav jāpierāda, ja. Esam tur, kur mēs esam un centīsimies šodien braukt visu labāk.
Pirmajā dienā iepazinušies ar apstākļiem un konkurentiem, 5 austrālisti gatavojās 8 ātrumposmiem, kuros noskaidrosies pirmie 2004. gada uzvarētāji. Atšķirībā no pirmās dienas tagad kļūst skaidrs, ka uzvarēs absolūti ātrākais, bet katra kļūda var būt arī pēdējā, jo biezajā sniegā varēja iestikt pamatīgi un pavisam. Galvenais duels izvērtās starp Kurzemes ralli uzvarētājs Staņislavu Grjazinu un mūsu čempionu Ivaru Vasarautu. Tā kā Ivaram pēc pirmās dienas rezultātiem bija 7. starta vieta, viņam vairs nebija jāšķūrē trasi citiem, un 3 ātrumposmos tika uzrādīts absolūti labākais laiks. Tajā skaitā arī 6. ātrumposmā, kur Ivar Mitsubishi pat pabija grāvī, tomēr citi izrādījās vēl lēnāki. Viss kūp, kaut kas čīkst, krākšķi. Laižam rallijā? Ko tad sadarījāt? Tikko 2 līkumus pirms vidiši mazliet kļūdījos. Izbrauc pa grāvu? Nu, varētu arī teikt tā, jā. Bet bija veiksmīgi, paldies Dievam. Laika daudz nezaudēji? Es domāju, ka nē. Staņislava Grjazina handikaps par vasaras dienas sākumā bija mazāks par 3 sekundēm, un līdz pat pēdējiem ātrumposmiem izskatījās, ka Krievijas-Latvijas divcīņa beigsies par labu mūsu sportistam. Tomēr Ivaram iezāģējis kopais trases pierakstīšanai atvēlētais laiks, bez tam ātrumposmu pierakstīšana notika pretējos apstākļos, nekā tie bija jābrauc, proti pa dienu pārbaudīt jau тумс un otrādi. Вот на этом спецучастке в самом начале не очень хорошая стенограмма у меня была. Несколько раз поэтому так своей ездой недоволен здесь. Можно было намного быстрее ехать. Косячил очень много. Ну а так нет, все нормально на дороге, с машиной проблем нет. Es domāju, labi. Citi izbrauc bez bleķiem ārā. Nu jā, iepriekšējā ātrumposmā aiz tramplīna ieliec kokā iekšā, bet es domāju, ka samērā veiksmīgi. Šī ātrumposmā balots avarējas. Kā pašiem? Normāli, nu tagad tā diezgan cīņa parādās Grjazina un mums, jo 2 ātrumposmi, iepriekšējā ātrumposmā mēs viņiem atdevām 1 desmitdaļu, un te mēs atdevām 5 apmēram desmitdaļas. Tā kā punkts punktā. Un tā kā bobslejā uz 10 daļām par visu. 9. un 10. ātrumposmā zaudējis Grjazinam mazāk nekā sekundi, Ivars nebija tik ātrs 2 pēdējos speciālajos posmos. Sausā matemātika Dienvidigaunijas rallija finišā izmeta neticami mazu starpību. Grjazins uzvarējis ar nieka 1,3 секунду pārsvaru. Ну, рисковал очень сильно, чуть не убрался, несколько раз, очень так нервно ехал. Ну, не знаю, вроде достаточно быстро получилось. Сейчас посмотрим. Надо ждать, да? Надо ждать, очень волнующе. Protams, Vasarauts un šī uzvarā A6 grupā, bet Grjazinam pie uzvaras visā Vēru rallijā. Labāk ir šeit satikties tomēr un parunāties, ka finišējuši esam nekā palikt tur kaut kur ļoti daudz palika. Un pēdējā posmā riskēji? Nemaz. Vajag līdz galam tikt no... Protams. Ja, nu, ko tu stāsts ir ļoti ātrs braucējs, es domāju, viņš šitos ceļus arī ļoti labi zina. Pacīnījāmies, bet, nu, viņš pietrūka. Visu spriežot, tik un tā būtu tikus Mārtiņam Balodim un Gatim Panavam, bet liktenis bēdi bija lēmis citādāk. 10. ātrumposmā Baltā Olma uzmet pamatīgu kūleni un Balodim sacensības bija beigusi. Tā sacīkstē būtu jābrīnās par dažādu starpgadījumu, nevis to daudzveidību. Vienkārši iebraukšanas grāvī beigās neviens vairs pat neskaitīja, jo netrūks satraucošāku priekšnesumu. Pamatīgi pirueti ar atgriešanos uz riteņiem uzmeta Gata vecvagara pilotētais Mitsubishi. Skārdnieka darbs stāv priekšā arī Juri Jevkutas mehāniķiem. Rallijas kupanā beidzās arī beču ekipāžēm. Loģiski, ka neviens no latviešiem nav gatavs nekam tādam. Es domāju, ka to pilnīgi visu var apgalvot. 2 reizes ir par maz, priekš mums šeit braukt. Vajag tādu, nu, vajag daudz tramplīnu, kas ir uz līkumiem. Un tam ir speciāli jāgatavojas. Vismaz es tiešām neesmu gatavs. Diezgan neveiksmīgi otrā rallija diena izvērtās Armandam Maspānam, kur auto gadījās neliels kontakts ar pamatīgi saugušiem kārkliem. Tad jautri smaidīgi. Nu, ko jūs izdarījāt? Iepriekšējā ātrumposmā. Tās 2 reizes, ka pierakst tipam Maspānam, laikam. Mēs jau kalnā redzējām, ka mēs vairs uz tevi nebūsim, bet tu esi... Augsts nav tā bez loka braucot? Nē, nejūt, gonkā nejūt. Tomēr viņš finišēja gandrīz pusminūte aiz Aivi Eglis un Jura Vilmaņa, kuri Igaunijā izpildīja jaunā auto piešaudas programmu. Viss radiators pilns ar sniegu. Tas acīm redzot priekš Igaunijas ir normāli, jo tepat ceļu vien braukt nav reāli, man liekas. Man liekas, tur nav tāds brauciens, kas nav kaut kādā sniegā kaut kur ievilcis.
Kā izdodas ar mašīnu saprasties? Nu, it kā liekas, ka saprot, kaut tāds sajūt, ka galīgi kaut kā neiet. Nezinu. Jābrauc vairāk, jābrauc. Saprast, kurš gudrāks mašīna pilots, jā? Pilots vienmēr ir gudrāks par mašīnu, tā mums vajadzētu būt. Nu, mēģinam tagad savā starpā saprasties. Pilnīgs šoks vietējiem priekšpēdiņu braucējiem bija neapturamais Ivars Caune. Latvijas rallija leģenda ar Honda Civic parādīja labāko rezultātu N2 grupā visos ātrumposmos, izņemot īsos pēcposmu pa ezeru ledu. Bija tik grūti, tā trasa nebija tik grūta, vienkārši bija grūti, tas bija jākoncentrējas uz to, ka tās stenogrāmas nebija pārbaudīts un nedrīkst nekur nobraukt no trases, tas bija pats galvenais. Tas arī izdevās? Jā. No igauņu 2 litru mašīnām ātrākā bija Arvo Ojeperva pilotētā Nissan Mera. Neskatoties uz to, ka 2 litru Nissan pat būvēts pēc spēcīgākas A5 grupas noteikumiem, un tās ieskaitē neviens nebija spējīgs pabraukt ātrāk, Ojepervs tā arī nespēja noķert Cauni, par ko bija pilnīgi izmisis. Līdz brīdim, kad karstajam igaunim tika paskaidrots, ka viņš mēģinājis pārspēt 13-kārtēju Latvijas čempionu. Otro vietā A5 grupā aiz Ojepervu izcīnīja Arvis Vecvagars un Ainārs Kalniņš, bet otrā pozīcija N2 ieskaitē aiz Caunis tika otrai Honda Racing Latvija ekipāžai – brāļiem Šimkus, kuriem pamatīgi iezāģēja mazā pieredze ziemas rallijos. Sūdīgi. Iekritām grāvī, man teiks, viss benzīns izteicis ārā. Tad dabūšu stundu līdz finišam. Mārutkus viņu zvina. Nezinu, neiet, nesaprot, kur griez, kur negriez. Pilnpētiņa nacionālajā ieskaitē par uzvarētāju kļuva R13 grupas čempions Raimons Strokšs. Otrais labākais rezultāts savā grupā automātiski kļuva par pirmo pēc Mārtiņa Baloža izstāšanās, jo E10 ieskaitē finalizēja tikai 2 ekipāžas un lietuvietis Zujevs Montam konkurence. Pirmos 2 ātrumposmos tika sadzīts priekšā braucošais sportists, kurš garām tas tika palaists, tā bija pēdējā domiņa un galvā. Tad to visu rallijas ir beidzies. Pilnīgi cīņa rezultātos nekādu nespēja. Tik daudz pazaudēts, viņš pilnīgi nelaid garām vispār. Neko darīt, kā ir rallijas beigas. Nacionālajā klasē automobīļiem ar 2 litru motoriem, jeb B8 grupā, ātrākie latvieši bija Haralds un Jānis Drāznieki, atstājoties sevis brāļus Īles, kur golfam niķojās jauna ātrumkārba, Aigar Fārenhorst un Ivetu Grasi. Pavedīsiet līdzi? Pavedīsim noteikti, sēžot tik iekšā. Kā iet? Tikko sāk darbu pašrocīgi un nu jau sāk iet. Mums tad bišķi sapuļķojās ātrumkārbu. Iepriekšējos 2 tur. Jā, kā vēl viņš ciet, Starp braucējiem, kur automobīļiem ir 1,6 litru motors, ātrākā Latvijas Ivars Norberts un Guntars Zicāns. E7 grupā finišēja vēl 2 ekipāžas no Latvijas. Forši. Ļoti labs pieredzēja. Veikumos, ātrs. Patika. Šogad tev kaut kā palika konkurenti, vairs faktiski nav palikuši, jo brāļi Īles pārgājuši uz 2 litru klasi, Mārs Neikšāns brauks ar kaut ko ļoti jaudīgu un spēcīgu, un nav tā skumja. Ir jau skumja, bet mēs jau nebraucam dēļ konkurences. Protams, būtu labi, ja viņi būtu žēl, kad ar Neikšānu tā gadījās, bet neko nevar darīt. Es viņiem mašīnas nepirkšu. Pirelli, pārējais ir gaumes lieta. Lielveikali Sky. Tas ir tā vērts.